Igaunijas, Latvijas, Krievijas programmas projekts Est-Latvijas Trafik tiek realizēts ar mērķi uzlabot satiksmes drošību Igaunijas, Latvijas, Krievijas pierobežā. Projekta partneri ir Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldības un satiksmes drošības dienesti un organizācijas, tostarp arī valsts policija. Un šodien mūsu sarunas partneris ir valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Pastars. Projekts ir unikāls ar to, ka netik bieži ir apvienotas vairākas institūcijas, tātad institūcijas un iestādes, kuras strādā vienā virzienā ceļu satiksmes drošības jautājumos, ceļu satiksmes drošības un kustības uzlabošanas jautājumos. Tātad 4 valsts iestādes ir apvienojušās šajā projektā, un tās ir valsts policija, ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas valsts ceļi un vairākas pašvaldības. Katrai no šīm institūcijām viens no uzdevumiem ir sekot kārtībai un ceļu satiksmes drošībai apkalpojamās teritorijās, bet tā, lai viņas būtu apvienojušās un zem viena karoga un ar vienu uzdevumu strādātu šajos jautājumos, tas tiešām ir unikāls gadījums, it kā nekas īpašs, bet tomēr tieši projekts ir radījis tādu izdevību apvienoties šīm struktūrām un strādāt vienā uzdevumā. Un vēl ir īpašs tas, ka ne tikai Latvijas struktūras šīs ir apvienojušās, bet vairāku valstu – Igaunija, Krievija un Latvija. Un, lai arī mēs uzskatām, bieži vien savās iestādēs uzskatām, ka mēs esam pietiekami zinoši un pietiekami daudz izdarījuši, bet tomēr gan komunicēt ar mūsu kolēģiem, sadarbības partneriem Latvijā un vēl jau vairāk aizbraucot uz Igauniju, mēs redzam, ka tiešām daudz lietas, kuras neprasā papildus būtisku finansējumu, ir izmantojamas un ir ieviešamas arī pie mums, un tādā veidā ir iespējams uzlabot ceļu satiksmes drošību, kustību un palīdzēt mūsu ceļu satiksmes dalībniekiem. Jūs esat devušies vairākos tādās mācību braucienos arī tālāk. Sakiet, kāda pieredze tur gūta? Jā, projektu realizācijas gaitā mums tiešām bija iespēja apmeklēt ne tikai sadarbības partneru valstis un kolēģus Igaunijā, Krievijā, bet bija iespēja arī paviesoties starptautiski atzītajā uzņēmumā 3M Vācijā, kas uzņēmums nodarbojas tieši ar atstarojošo elementu izgatavošanu un realizēšanu, bet ne tikai izgatavošanu, bet arī zinātniski pētnieciskais darbs ir viens no šī uzņēmuma darbības virzieniem. Un tāpēc ļoti interesanti bija gan mums, policijas pārstāvjiem, gan ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvjiem, arī autoceļu būvniekiem. Bija ļoti interesanti šie Vācijas uzņēmuma pētījumi ceļu satiksmes drošības jomā. Un tiešām, kad laboratoriskos apstākļos tiek veikti pētījumi par gaismu atstarojošo elementu izmantošanu uz ielām, tie paši atstarotāji, kurus nesājam ikdienā uz velosipēdiem atstarotāji, tad tie rezultāti ir pārsteidzoši, kā tiek uztverts tas atstarojošais elements tieši no cilvēku puses. Un arī ir tiešām vērts aizdomāties, kur mēs ikdienā to varam izmantot. Un tiešām, lai arī it kā šīs akcijas par atstarotāju izmantošanu ir biežas, bet redzot tos eksperimentu rezultātus, un mēs, protams, arī policijā un autoceļu direkcijā arī redzam ikdienā, kādas rodas problēmas tumšajā diennakts laikā, kad netiek lietoti atstarojošie elementi, tad ir vēl papildus argumenti, ar kuriem iet pie iedzīvotājiem, pie jauniešiem, pie skolēniem un stāstīt un popularizēt tieši šo elementāro, varbūt arī nevis varbūt, bet lētu salīdzinoši drošības līdzekli, kurš bieži vien
sargā, saudzē mūsu veselību un izglāb arī dzīvības. Un arī šajā braucienā mēs apmeklējam arī Nīderlandi, un Nīderlanda daudziem ir jau zināms, ir unikāla ar to, ka ļoti plaši tiek izmantoti velosipēdi. Un tiešām, kad redz to plašumu un kā tautā viņi tiek izmantoti un uztverti ikdienā, bez problēmām var gan ofisa darbinieks, gan fizkultūras skolotājs, gan skolotājs braukt uz darbu ar velosipēdu, tad mēs arī saprotam un sapratām, kad Latvijā šī iespēja izmantot šo videi draudzīgo transporta līdzekli ir tādā bērnu autiņu stāvoklī. Un tiešām šeit ir ļoti plašs darbs realizējams gan pašvaldībām, gan valsts līmenī, valsts iestāžu līmenī, kur ir nepieciešams popularizēt šo videi draudzīgo, veselībai ļoti pozitīvo transporta līdzekli, un kā piemērs tiešām ir Holanda. Protams, mēs nevaram sasniegt tādu līmeni kā Holandē, jo arī klimatiskie apstākļi mums to neļauj, bet vasara pie mums ir pietiekami gara, un tās iespējas uz autoceļiem, kuri pie mums tiešām nav tik pārblīvēti kā Eiropas valstī, iespējas izmantot ir ļoti lielas, un tas ir viens no virzieniem, kurā ir jāstrādā, nodrošinot gan veselīgu dzīvesveidu, gan videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanu, gan arī lielākās pilsētās noteikti atvieglojot ceļu satiksmes kustības intensitāti. Bet sakiet, kas jums tomēr pašām vislabāk patika Igaunijas braucienā? Apmeklējot Igauniju, mums bija tieši konkrētā darba vizīte ar konkrētiem mērķiem, izpētīt darba metodes un izpētīt, kā darbojas Igaunijas policijā un tieši arī ceļu satiksmes drošības jautājumos. Un pārsteidza tas, kad tie procesi un darba metodes viņiem ir pārdomātas, sakārtotas un arī daudzas jaunas idejas, it kā diezgan tuvi kaimiņi mums, bet tomēr arī daudzas interesantas lietas un idejas, kuras var pasmelties no Igauniem, arī noteikti parādījās šajā braucienā. Un ļoti elementāra lieta, kura neprasa līdzekļus, bet kura tiešām dod rezultātus ceļu satiksmes drošības jomā, palīdz gan autovadītājiem, automašīnu īpašniekiem, palīdz policijai, strādājot ceļu satiksmes drošības jautājumos. Tas ir vienkāršs jautājums, kas ir atrisināts Igaunijā. Tātad ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāze ir ne tikai automašīnas, valsts numura zīme fiksēta, īpašnieka dati un citi tehniskie dati, bet ir arī fiksēts automašīnas īpašnieka telefona numurs. Un it kā elementārs jautājums, bet mēs Latvijā bieži saskaramies, kad mēs nevaram atrast automašīnas īpašnieku. Vai no automašīna novietota tādā vietā, kad viņa būtiski traucē ceļu satiksmi, piemēram, glābšanas darbi, kad ir jāveic tiem pašiem valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestiem, vai arī mums bija gadījums, kad Aglonas, tātad 15. augustā Aglonā svētku pasākumu laikā noplūda no degvielas tvertnes gāze, un mēs nevaram sameklēt šo autovadītāju, jo telefonu numuru ir diezgan sarežģīti sameklēt. Bet Igaunijā šis jautājums ir atrisināts, un viņiem šie automašīnu īpašnieki ir ievadīti datu bāzē, un tādā veidā palīdz risināt daudzus jautājumus. Tāpēc tas ir tikai viens no piemēriem, kas ir atrisināts, kas neprasa nekādus līdzekļus un kas palīdz gan iedzīvotājiem, gan iestādēm, kas strādā ceļu satiksmes drošības jautājumos un tieši strādā iedzīvotāju drošībai, palīdz risināt daudzas problēmas. Varbūt nedaudz parunāsim par jauno satiksmes dalībnieku fórumiem. Jā, ļoti pozitīvi, kad projekta ietvaros mums ir iespēja
uzaicināt jaunos ceļu satiksmes dalībniekus no Igaunijas, Latvijas un Krievijas uz fórumiem Latvijā, Igaunijā un Krievijā. Un šie ceļu satiksmes drošības jautājumu fórumi skar tieši drošību uz ielām, drošību pārvietojoties ar velosipēdu, un arī jaunajiem mūsu ceļu satiksmes dalībniekiem, skolēniem ļoti aizrauj šādi pasākumi, it īpaši, ja ir kādi arī ārvalstu jaunieši skolēni blakām. Un tad tā pieredzes apmaiņa tiešām ir dubultā un trīskārtīgi, jo piedalās 3 valstu skolēni. Un tiešām tas ir ļoti pozitīvs moments, ar kuru projekta realizācijas gaitā mēs kārtējo reizi varēsim uzrunāt mūsu atsaucīgo auditoriju. Un tieši jaunieši tā ir tā mērķa grupa, kurai mēs pievēršam vienmēr vislielāko uzmanību, jo jaunieši pirmkārt paši uztver šos jautājumus ļoti ātri un cenšas arī dzīvē ievērot tos visus drošības jautājumus, par kuriem tiek pārunāts fórumos, un arī viņi ir ļoti labi skolēni saviem vecākiem, vecvecākiem un citiem vecāka gada gājuma paziņām. Tāpēc jaunieši ir tā auditorija, ar kuru mēs ļoti labprāt strādājam, un šī projekta ietvaros, kad ir 3 valstu jaunieši apvienojušies, tad mūsu rezultāts ir 3-kārt efektīvāks, un pozitīvais rezultāts noteikti parādīs sevi uz ielām.